Es nezinu, vai šachs ir kaut kāda tur fokus grupa vai burbulis, ja tā saucamais, bet, bērnu skaits ir ļoti liels tur. Bet, es redzu, kā, 10 gadnieki mūsdienās vai 12 gadnieki ir, tur prātspēja līmenī, tā kā es tur 18, 19. Tā man šķiet, jā. Tā kā viņi ir daudz, jēdzīgāki, viņiem ir loģiskā domāšana daudz attīstītāka. Vai šahs tur ir, cik tur ir viņam būtiska loma, es nezinu. Varbūt tāpēc viņi ir izvēles šahu, jo, tā kā radniecīgs viņu tam tipam. To es tiešām nezinu. Kaut kādi pētījumi ir tajā virzienā bijuši, bet ļoti maz viņi pārsvarā ir tādu podkastā. Andris izstāstīja, un tad tur kāds atsaucās uz to. Tagad atsauksimies uz Andri. Jā, es tur podkastā noklausījos, un tur ir pētījums tāds, īstenībā es vienkārši kaut ko. Es savu pieredzi vai redzēju, bet tā. Jo es domāju, ka mani kolēģi daži noteikti arī domā pilnīgi pretēji, ja, ka tur tiešām tur loģiskā tur domāšana tā. Tur nevar bez loģiskās domāšanas, bet manuprāt, ja tev nav kaut kāda tiešām tur slimība, tur patoloģiski, visiem jau ir tā loģiskā domāšana. Tā primāri, ko šahs attīsta, daudz tā kā trenējoties, tas ir tieši šaha spēlēšana. Tu mācoties daudz vai kvalitatīvu šahu, tu kļūst labāks spēlētājs, nevis tur kaut kas cits.